Sestā no 10 paredzētajām fināla cīņām. Jā, lūk, ringā jau ir izkāpis Mihails Pavlovs no Rīgas. Tas ir diezgan atletisks boksers ar Pavlovs, redzam, priekš 69 kg. Tāds spēcīgs miezas būs. Lūk, mūsu ekrānos pašais ir Pavlovs. Toties Eldram Trapučkam, lūk, arī viņš mūsu ekrānos ir auguma pārsvars. Gāra auguma ir šis boksers. Diezgan ievērojams pārsvars, jā. Vakar norisinājās arī pusfināla cīņas, un jāsaka, vairāk no pusfinālām bija ļoti saistoši, un tieši arī šajās svarē kategorijās vairākas cīņas bija ļoti interesantas. Tā kā skatīsimies tagad finālu. Solās būtu ļoti spraigta cīņa. Ļoti aktīvi dodās uzbrukumā Pavlovs. Sākums tiešām ļoti aktīvs. Ja, nu redzam, ļoti liels auguma pārsvars ir Trapučkam. Nu, un tas viņam jāizmanto, ir jātur distancē visu laiku Pavlovs. Ar priekšējo taisno kreiso sitienu, tātad jātur distancē, nu, un arī, protams, bez šaubām nepārtraukti ir jāpārvietojas, nevajag palikt Pavlovu priekšā Trapučkam. Mēģina Pavlovs dažādos veidos tiklēt Trapučkam. Laba kombinācija no Pavlova tagad. Sitiens pāri rokai. Vēl viens precīzs kreisais āķis, tad kreisais sitiens no Pavlova. Nevajag tūmā palikt Trapučkam. Nav viņam izdevīgi parocīgi šī distance. Tikai distancē jāboksē. Jācenšas spēcīgi sagaidīt. Piemēram, ar labu no apakšas, labu aperkotu. Tad es domāju, Trapučku varētu labi mēģināt sagaidīt savu pretinieku. Pavlovs aktīvi dodas virsū, visādos veidos mēģina uzbrukt. Labi, visi tagad pat ķermeni Trapučku, bet atkal vajadzēja uzreiz arī novirzīties prom. Censties izgāzt, viņam vajag Pavlovu. Nu, un viņu vietā biežāk izpildīt uz kreiso sitienu un tieši dubult sitieniem, nevis tikai ordināru vienu sitienu, bet ar 2-3 džebiem tad noturēt Pavlovu distancē vajadzētu Trapučkam. Labs mēģinājums. Pavlovs vairs nav tik aktīvs kā raunda sākumā. Jāsāk atdzīvoties pamazām Trapučka. Tādā veidā vajag visu laiku Liepainiekam pārvietoties un turēt distancē, censties sagaidīt un arī negaidīti pretuzbrukt. Protams, kad uzbrukums vienmēr ir vienkāršāks, nu, ja tā pa boksu var izteikties, īstenībā boksā nekas nekad nav vienkārši. Bet, nu, protams, kad uzbrukt ir vienkāršāk nekā aizstāvēties, bet, nu, tādam aktīvam presingam, uzbrukumam jābūt bokserim ļoti labi funkcionāli gatavam fiziski. Ja boksers nav pietiekami fiziski gatavs, kā boksers saka, nepietiekami elpo, tad, protams, tādā presingā nostrādāt ir sarežģīti. Slēdzies pirmais rauns. Līdzīgs rauns, kā domā, kuram tiks dot priekšroku tiesu vērtējumā? Es domāju, ka precīzāks bija Trapučka šajā raundā, varbūt aktīvāk uzsāka Pavlovs, bet uz raunda izskaņa tomēr precīzāks bija Liepainieks, manuprāt. Bet, nu, kā bieži es teicu savos komentos, ka, diemžēl, sāntiesneši neņem vērā manu viedokli, tāpēc tas, ko es domāju un saku, tas nenozīmē, ka tā arī notiks. Pirmais rauns tiešām līdzīgs rauns, un kā arī varēja prognozēt, līdzīga cīņa, pirmais rauns noslēdzies, un šeit, es domāju, ja nenotiks nekāda brīnuma, tad cīņa ritēs visus 3 raundus.
Savos ekrānos arī Pavlov ļoti aktīvi sāk pirmo raundu. Skatīsimies, vai arī šoreiz. Nu, izskatās, ka arī šoreiz Pavlovs ar apņemības pilns sāk ļoti labi. Iespējams, ka nevar izturēt visu šīs 3 minūtes tik aktīvi boksējot Pavlovs. Liek uzsvaru uz pirmo minūti, pirmajām 2 minūtēm. Dubult sitieniem vajag darboties Trabučkam. Redzam, viņš visu laiku tagad bija kaut kas līdzīgs kombinācijai. Cenšas ar vienu kreiso džebu apturēt Pavlovu. Domāju, ka vajadzētu tomēr sasaistīt vairākas sitienas kopā. Un pat, ja elementāri sagaidīt ar džebu, tad ar 2 džebiem, nevis ar vienu vismaz. Tagad labāk no Trapučkas. Bet pēc tam nevajadzīgi piecēlās, iztaisnojās un uzreiz saņēma labo taisno. Jāsaka, pieaudzis temps ir 2. raundā. Cerams, ka bokseri varēs izturēt šādā tempā. Arī 3. ja tāds būs. Pienācis ir Pavlovs klāt. Vajadzētu arī strādāt. Vienkārši presings bez sitieniem, tāda neatmaksājās, tā varētu laikam teikt. Šajā momentā nevajadzētu tagad Trapučkam palikt uz vietas, izsist un kustēties. Tādā veidā izmantojot savu augumu, viņš ļoti stipri apgrūtina Pavlovam šos uzbrukumus. Pagruši izskatās bokseri. Jāsaka tagad labi, Trapučka uzsāk ar kreiso roku. Tā arī jāturpina, jākustās nepārtraukt. Tagad labi ar labo roku arī sagaidīt Trapučku no apakšas. Mēģina Pavlovs visādos veidos tik klāt Trapučkam. Jā, nepareiz Pavlovs dara, kad stājās frontāli, krusto bieži kājas, līdz ar to zaudē savu līdzsvaru un nevar pilnvērtīgi izpildīt sitienas. Redzam arī, tā pa lielam spriež nav Trapučkam pārāk grūti aiziet šajos momentos no Pavlova, jo, ja boksers stāv frontāli, viņš zaudē līdzsvaru un tāpēc ir ļoti grūti. Pilnā vārdā nozīmē nobīdams, nogrūstāms, tāpēc, protams, vajag stāvēt stājā. Vai nu kreiso, vai no labo kāju. Labi gadījumā kreiso kāju priekšā. Pēdējais sekundes 2. raundā un Pavlovs mēģināja šajās pēdējās sekundēs. Pagrušā bokseri, bet, ja pirmo raundu ierakstīt Trapučkam, tad 2. raundā par aktivitāti laikam tomēr te sadot šo raundu Pavlovam. Tātad 3. būs izšķirošais, beidzamās 3 minūtes. Redzēsim, būs jāizrāda raksturs abiem bokseriem. Raksturs laba lieta, bet tomēr jābūt arī gataviem fiziski uz vienu raksturu neizbrauks. Jā, tieši tā. Un, kā jau es teicu, pāris minūtes apakaļ, kad šis slavenais teiciens, viņš tiek piedāvāts izcilājam kara vadonim Suvorovam, kad grūti mācībās, viegli cīņā, viegli karā, tad es varu no savas pieredzes pateikt, ka nevaru viņu šo teicienu. Nevar pievienot boksam, jo boksā, lai cik būtu grūti trenēties, cīņā vienalga ir grūti. Un tāpēc, es saku, šis teiciens nav pa boksu. Beidzamās 3 minūtes, jā, beidzamais rauns. Abiem bokseriem jācenšas tagad no visiem spēkiem. Pēc manām domām, pēc pirmajiem 2 raundiem varētu būt neizšķirts. Aktīvāk vajag darboties Trapučkam. Savukārt tā viltīgāk ar noliecieniem un nonerieniem jācenšas piezakties klāt savam pretiniekam Pavlovam. Kā jau ierast, rauns iesācies diezgan aktīvi. Pastīsimies, cik ilgi pietiks spēka bokseriem. Sist un kustēties vajag Trapučkam. Protams,
maksimāli presingu vajag ieslēgt Pavlovam. Precīzi labais no Pavlova. Tur tiks izteikts aizrādījums. Pirmais gan sāk par pusi grūstīties, bet strādāt vajag Pavlovam. Jā, šajā momentā, ja jau galā Pavlovs tomēr ir šo distanci ar augumā garāko pretinieku saīsināt, tad vajag arī strādāt, darboties ļoti aktīvi, izpildīt sitienus tuvumā. Skatītāji ļoti aktīvi, pirmo reizi šodien tik aktīvs atbalsts abiem bokseriem. Labs, tagad spēcīgs kreisais no Sāna varēja izdotās Trapučkam. Tagad vajag strādāt, veltīgi Trapučka tagad gaida un ļauj elpot, kā bokseri savam pretiniekam. Beidzamā minūte varētu būt sākusies, nav man pulsam gan pie rokas, bet apmēram. Pavlovs izskatās labāk šajā raundā, vismaz pagaidām. Tagad pa ķermeni varēja ļoti spēcīgi darboties Trapučka. Nav spēka izskatās viņam vairs. Grūti jāsaka, ļoti sīvs, līdzīgs raunds trešais, grūti. Man izšķirties, kam šo raundu atdot, bija nedaudz sitiens zem jostas viecē, tiek aizrādīts Trapučkam. Labi, tagad sagaidīja kreiso no apakšas Trapučka. Paslīt Trapučka, jā. Paslīt kājā, bieži tā gadās, jo stūros, kuros bokseri atpūšās, bieži gadās, kad nopil ūdens, kur sekundanti dod bokseriem dzert. Līdz ar to gadās, kad paslīt bokseriem kājas. Beidzamās 10 sekundes. Bokseri cenšas pēdējās sekundēs. Precīzi tagad ir Pavlovs. Vēlreiz precīzi labais no Sāna no Pavlova. Beigās šeit cīņas gudīgi runāt, pat nedzirdēja gongas. Līdzīgi cīņa, bet pēc manām domām tomēr beidzamo fāzi laikam izrauc tomēr Pavlovs, jā, rīdzinieks zilajā stūrī. Redzēsim, kā lems Sāna tiesneši. Tiesnešiem būs par ko padomāt. Redz savos ekrānās labākos momentus, īpaši cīņas noslēgums pēdējā šīs 10 sekundes, kad ļoti aktīvi devās priekšu Mihails Pavlovs un skatīsimies, kāds būs tiesneša lēmums, vai tiešām Rīgai būs jau 4. zelta medaļa pēc kārtas. Atgādināšu, ka 2 šodien jau ir Jūrmalē, 3 ir Rīgai un tagad ļoti labi iespēja iegūt arī 4. medaļu Rīgas pilsētas komandai. Jā, Mihails Pavlovs. Jā, rīdzinieks Mihails Pavlovs uzvar šajā cīņā. Manuprāt, pelnīt uzvar rīdzinieks. Izrādīja raksturu un bija tiešām aktīvāks un precīzāks viņš cīņas izskaņām. Kā es teicu, pirmo raundu atdevies Trapučkam, otro Pavlovam, trešo arī Pavlovam. Sāna tiesnešiem bija tāda līdzīgas domas kā man. Šoreiz. Un tagad mūs sagaida